Atlantas Olimpiskajās spēlēs Amerikā, tā gan bija tāda dāvana. Es pie kam kilometru pirms finiša biju 4. Es vienkārši nesapratu, ko darīt. Nu, tad tur kaut kā samainījāmies un beigās es 6. Es ļoti labi atceros to finiša kalniņu un tad pagrieziens un stadionā un viss, un es biju 6. Un mēs bijām ļoti tuvu. No 3. līdz 6. vietai bija kaut kādas sekundes. Un Sidneja, Sidneja emocionāli, protams, tas tāds uz turienes brauc tādu pārliecību un es atceros ļoti labi iepriekšējo nakti, vakar. Bija silta Austrālijas nakts un tāds mierīgs, kluss vakars. Mēs dzīvojam konteineros un tad tie konteineri bija salikti ap tādu tā kā kanāliņu. Es izgāju ārā, tā kā ieelpot gaisu, pirms tā iešu gulēt, tā mazlietiņi pastaigājos viens pats. Es nezinu, kāpēc es izgāju, es neteikšu, ka es tā daru katru reizi. Un es tā kā izgāju un tā viens pats tā kā kaut kur pie sevis, es domāju, Dieviņ, kā tur būs, Un tā kaut kur it kā es biju un kaut kur atkal nebija. Kaut kur es tā kā kavējos, kaut kur es nezinu, kas notika. Bet es zināju, ka man tā iekšā bija, ka es uzvarēšu. Es zināju, ka kaut kas būs tāds. Un tā pārliecība nepazuda, ne tad, kad mēs stadionā sākām startējām 28 grādos. Rīta 7 jau, un beidzām 46 grādos. Visekstremālākās olimpiskās spēles vēsturē garajām distancēm. Mēs visu laiku runājam par to, ka es esmu nepacietīgs, ka es kaut kur palaidu garām kaut kādas tādas situācijas, kuras vienkārši neesmu klausījis, nereti, visbiežāk. Bet tur es paklausīju savu intuīciju, jo situācija jau bija kāda. Nebija jau tā, ka es momentāli uzreiz nesos pakaļ tai medaļai, un tad viņi man bija. Es jau biju ilgi 12., 9. Aizrāvu uz priekšu tālu tie, kas vienmēr dala medaļas, un tas ir bīstami. Un man iekšā sēdēja tāda, es nezinu, manējie klusēja vienā no retajām reizēm. Vienkārši klusēja, viņi bija šokā. Ko man teikt tajos ekstremālos apstākļos, vai man tagad skubināt kaut kā, lai es kaut kā mēģinu pārcelties? Varbūt tas nebūs pareizi, un varbūt mēs vienkārši nošaujam, jo vienkārši viena loza varbūt vispār jebkad dzīvē. Ja? Un es tā kaut kā mēģināju tā iedziļināties, un principā es neko nemēģināju, es sajūtu, ka man ir vienkārši jāgaida. Ātrums bija liels, arī man viņiem vēl lielāks. Un es skatījos, ik pa laikam trasē ir tie termometri, 36 grādi, vai kas, domāju, nevar to izturēt. Nevar vienkārši izturēt tādu ātrumu. 5 kilometri, 20 minūtes pagāja. Un vienkārši tā, bira nost, bira, viens pēc otru, bira vienkārši. Un tie, kas bija, viņi jau pusi distancē 25. kilometrā, pilnīgi visi bija vienkārši. Puse jau bija izstājusies, un puse, tad, kad tu turpini tādā tempā kā tu ej, tu nekāpini neko, tu vienkārši beigās viņš nāk, vienkārši tā kā stāvošam viņam aiziet garām. Un tad savācās tie, kas dalīja medaļas. Es, polis, un tad aizmugurē meksikāņi un tādi ķīnieši tur un tā. Tad tie, kas tālu bija aizmugurē. Meksikānis vispār nemaldos 7 minūtes aiz mums bija. Vispār 2 kilometrus. Tātad viss tā pamazām likās, un pirmo reizi man bija tāda sajūta, nevajag. Jāpagaida, nevar to izturēt. Jo man jau palika tā, nekomfortabli tā. Man likās, kaut kas nav kārtībā, tad nebūs labi. Un neskatoties uz to, rezultāti bija ļoti augsti. Bet Roberts man bija priekšā 2 minūtes 47 sekundes 45. kilometrā un beigās 18 sekundes. Pašā. Es Robertu redzēju, kā viņš mocīja to finišu kalniņu, bet es nevarēju neko padarīt. Vēl 2 kilometri un pavisam citādāk būtu bijis. Nebija tā, ka es vienkārši rāpoju. Es vienkārši turpināju distanci tādā pašā ātrumā, kā es darīju. Es nelūzu. Es viņu redzēju, ka viņš vienkārši netiek kalnu galā, reāli netiek. Robertam samērā plašs solis, un tā plašā soļa, tur, es nezinu, viņš 20 centimetrus varbūt tā tipināja, tā lēnām mēģināja turēties kopā. Jo tas karstums bija, man liekas, ka tur bija pirmo reizi tā sajūta, ka vienkārši tas gaiss ir tik smags un nekāds, ka viņš vienkārši to kalnu augšā salējās kopā, un tu neredzi, uz kurieni tev ir jāiet, jo viss ir viens vesels bumba tāda, bez malām. Tas asfalts salējās ar gaisu, un tu vienkārši tā kā nav gaisa, vienkārši. Tāda piķa tāda pilnīgāka, un es redzu, ka tas puls stāv, bet tās ir 18 sekundes, nekas, bet tomēr.